Dievs, lai mūžam slava un pateicība teikšanā. Tu esi viens un cita nava, kam zeme debesis padotā. Tev klausa tālums, laiks un telpa, tev kalpo spēks un katra kas mūsu gaitas parādās, kā nomirušos dzīvos dara un kausēs sirdis ledainas. Plūst sausās īsmas spēka pūdi un Dievis šķiras tarvi grūti. To karogu, ko tu mums celis, mēs uzticīgi sargāsim. Mēs dienu zinām savus ļaudis, tu neatstāsi kā līdz šim. Ar tavam bruņam krauts mūs noktā un ticības liesma sirdī degtā. Labrīt, mīļās draudzes, un sveicieni no Latvijas. Esmu šeit ar manu ģimeni atvaļinājumā, baudam laiku ar ģimeni. Un šajā svētdienas rītā vēlos jūs uzrunāt no Alūksnes, no Glika ozoliem, vieta, kur pirmā reize tika tulkot Bībeli latviešu valodā. 1683. gadā uz dzīvi Alūksnē pārcēlās vācu mācītājs Ernsts Gliks un uzsāk arī savu mūžu lielāko darbu – Bībeles tulkošanu latviešu valodā. 1685. gadā pārtulkoja vispirms jauno derību, un tad 1689. gadā veco derību. Un par piemiņu šim lieliskam paveiktam darbam Ernsts Gliks mācītāju mūžas parkā, kur stāvu pretī mācītāju mūžai, iestādīja divus ozolus, Glika ozolus, kas zaļo vēl šodien. Blakus tiem atrodās piemiņas akmens ar uzrakstu Glika ozolu 1685. līdz 1689. kas simbolizē šo svēto rakstu pārtulkošanas laiku. Ieklausīsimies Dieva vārdā šajā svētdienas rītā. Vispirms ar 19. salmu vārdiem. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārdu, neskan ne balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli, un to pausme līdz pasaules galiem.
Saulei viņš darinājis telti, tā līdzīga līgavainam, kas iziet no savām telpām. Tā priecājās kā varons, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai, tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. Tā kunga likumi ir pilnīgi un apstiprina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa, un vientilsīgos daru gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Un bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts. Tie saldāk nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tais kalps no tiem gūs pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to ir viena liela alga. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargā arī savu kalpu no augstprātības lēnības, grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs un bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mātes mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Ak, kungs, tu esi mans patvērums un mans pestītājs. Klausīsim arī Dieva vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Āmen. Un lasījums no vēstules ebrejiem par Dieva vārdu 4. nodaļā. Tiešām Dieva vārds ir dzīves, un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobeni, kas durās cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un izstāstā sirds domas un arī nolūkus. Tad no ar drošu prātu tuvosimies šim žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemt žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Āmen. Un šajā rītā uzruna par Dieva vārdu. Dieva vārds sniedz mums mierinājumu un arī mudina mūsu ticības ceļā. Dieva vārds ir arī spējīgs atvērt mūsu acis, lai plaši atvērtu savu sirdi sadraudzībai ar mūsu brāļiem un māsām, un arī mīlestībā, dzīvot mīlestībā un dāvināt mīlestību citiem. Dieva vārds mūs aicina kalpošanā. Dieva vārdā mēs arī klausamies Dieva dēlu Jēzu, kas sludina par savu tēvu valstību. Klausīsimies, ko un kam saka sludināšanas aicinājumu vai misiju Jēzus iesāk ar vārdiem: laiks ir piepildījies un Dieva valstība ir tuvu. Dievs ir tuvu. Un tā ir pirmā vēsts. Viņa valstība sāk izplatīties virs zemes no pašiem sākumiem. Dievs nav, kā bieži domājam, tālu no mums vai tālu no cilvēkiem. Dievs ir kopā
ar mums. Attālinātības laiks ir beidzies, kad Dievs Jēzu Kristu kļuva cilvēks un nāca mūsu vidū. No tā brīža Dievs mums ir ļoti tuvu. Šis tuvums ir evaņģēlija labo vēsts sākums. Mēs varam aicināt ticēt un sludināt, ka Dievs ir tuvu. Pirms katra mūsu vārda par Dievu ir viņa vārds mums, kas saka: nebaidies, jo es esmu ar tevi. Es esmu tev tuvu un palikšu vienmēr kopā ar tevi. Dieva vārds palīdz mums pieskārties šim dievišķīgajam tuvumam. Varētu teikt, ka tās ir labākās zāles pret vientulību. Dievs caur savu vārdu mūs mierina un arī atgādina, ka mēs esam viņa sirdī, ka esam vērtīgi viņa acīs, ka esam drošībā viņa svētās rokās. Dieva vārds mūs piepilda ar mieru, bet neatstāja mums vienmēr mierā, bet aicina mums iedziļināties viņa vārdā, staigāt viņa vārdā, būt viņu sekotājiem. Dieva vārds sniedz mierinājumu un mudina uz attiecībām ar viņu, mūsu radītāju. Jēzus savas dzīves laikā visbiežāk uzrunāja vienkāršus cilvēkus, protams, zvejniekus no Galilejas. Viņš dzīvoja reģionā, kur savā starpā bija sajaukušas daudz un dažādas tautas, etniskas grupas un arī reliģijas. Tā bija vieta, kas atradās arī tālu no Jeruzālemes, tālu no valsts centra, kaut kur nomalē. Jēzus sāk sludināt tieši no šīs vietas. Nevis no centra, bet tieši no šīs vietas šiem vienkāršiem cilvēkiem. Un viņš to darīja, lai pateiktu visiem viņiem, bet arī mums, ka neviens nav ārpus Dieva sirds. Dieva vārdam piemīt īpašs spēks, kas pieskarās katra cilvēkam tiešā un personīgā veidā. Dievs vēlās personiskas attiecības ar mums visiem. Tāpēc neatmetīsim Dieva vārdu, kas ir mīlestības vēstule, evaņģēlija vēsts, kas ir uzrakstīts tieši man un tev, kurš mūs pazīst, mūs mīl, mūsu Dievs ir ar mums. Atcerēsimies, šajā vietā tik tulkot Dieva vārds mums, latviešu tautai. Dieva vārds, kas ienāk mūsu sirdīs, mudina kalpošanā un dāvina bezrobežu mīlestību. Noliksim sev Dieva vārdu tuvumā, Bībeli, dzīvo Dieva vārdu. Paņemsim to mūsu rokās, lasīsim, lai starp šiem tūkstošiem vārdiem, kas ir rakstīti svētos rakstos, mēs varētu saklausīt viņu vārdu. Mēs bieži vien ieslēdzam mūsu ierīces, vai tie bija telefoni, vai televizoru, vai iPadus, bet aicinājums ir atvērt Dieva vārdu, Bībeli, dzīvot Dieva vārdu, kas mūs vada. Es vēlos noslēgt ar vienu mazu stāstu. Kā mēs zinām, Mārtiņš Luters vispirms bija mūks, sekoja Dieva vārdam. Un viens mazs stāsts par vienu mūkiem un klosteru. Viens klosters, kas atradās Francijā, ļoti slavens, kur mūki ražoja sieru, vīnu, kur varēja just dzīvot Dieva vārdu, kur mūki rosīgi darbojās, priekā, sadraudzībā. Un cilvēki brauc no malu malām uz šo klosteru, viņus apciemot, gūt gudrības, baudīt viņu sieru, viņu vīnu.
Bet lēnām lietas mainījās. Kaut kā šī deksme sāka lēnām izzust tajos mūkos. Šis klosteris vairs nebija tik populārs, un cilvēki vairs nebrauc no malu malām apciemot šos mūkus. Mūkiem pašiem trūk deksme. Viņi kļuva arvien, varētu teikt, vientuļāk un mazāk savās rindās. Un galvenais mūks saprata, ka kaut kas nav labi, kaut kam ir jāmainās viņa garīgā dzīvē. Un netoli no šī klostera ļoti interesanti dzīvoja viens ebreju rabīns. Un galvenais mūks nodomāja, kaut ko man jādara, es aiziešu pie šī rabīna, varbūt parunāties. Un viņš izstāstīja savu stāstu šim rabīnam. Un rabīns ilgu laiku klusēja, pārdomādams un teica šim galvenam mūkam, sākat dzīvot tādā veidā kā agrāk, bet tādā veidā, ka pestītājs ir jūsu vidū un Dieva vārds ir dzīves. Galvenais mūks gandrīz šokēts, ka šis ebreju rabīns to viņam pateicis par pestītāju, devās atpakaļ uz klosteri un pastāstīja mūkiem, dzīvosim tādā veidā, ka Dieva vārds ir dzīves un pestītājs ir mūsu vidū. Un šie mūki ieklausījās un ticēja, pestītājs ir viņu vidū, Dievs ir ar mums, Dievs ir dzīves un Dieva vārds ir dzīves, mūs aicina dzīvot, atdzīvināt dzīvi no jauna. Un tā arī notika. Šis klosters atkal kļuva darbīgs, dzīvā ticība bija tur. Un tā, mīļās māsas un brāļi, mīļie draudz locekli, mīļie skatītāji šajā rītā, aicinu jums arī iedziļināties Dieva vārdā, svētos rakstos, lai Dieva vārds mājo jūs vidū, lai tas ir dzīves, tas aicina uz atzimšanu, uz atjaunošanās, uz jaunu, garīgu dzīvi. Lūgsim Dievu šajā rītā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam sanākt šeit kopā, dzirdēt Tavu svēto vārdu caur svētiem rakstiem. Mēs pateicamies par mācītāju Jānis Kliku, kurš tulkoja Bībeli. Pirmo Bībeli latviešu valodā, jauno derību un tad veco derību. Mudināja garīgi atmod mūsu tautā, vienoja mūsu latviešu tautu ar Dieva vārdu. Mēs pateicamies par viņu kalpošanu, par visiem Taviem kalpiem, kur sludina Dieva vārdu. Mēs lūdzam par mūsu svētā Andreja un svētā Jāņa draudzēm, par mūsu garīdzniekiem, par mūsu arhipīskapu Kārli šeit Latvijā, par mūsu baznīcu. Mēs lūdzam arī, Kungs, priekš mieru plašā pasaulē šajā laikā, ka ne tik tālu no šejienes, protams, Ukrainā vēl joprojām plosās šis briesmīgais karš un invāzija. Un mēs lūdzam, lai ļaunie spēki atkāpjās. Mēs lūdzam priekš gudrības valdībām. Mēs lūdzam priekš patiesības un mieru. Kungs, lai Tavs miers ir visās pasaules vietās šajā laikā. Mēs lūdzam arī, lai Tavs vārds ienāk mūsu sirdīs, lai tas mūs atjauno un vada. Mēs lūdzam, Kungs, arī par tiem, kam ir kādas grūtības šajā laikā, kādi izaicinājumi, kādi jautājumi par ticību, dzīvē. Mēs lūdzam par tiem, kam ir vajadzīga dziedināšana, vai fiziski, vai garīgi. Es ar viņiem. Mēs lūdzam par vientuļiem. Esi klāt, Kungs. Un debes Tēvs, lai Tev bezrobežu mīlestība mūs vada un stiprina. Un šo visu mēs lūdzam Tavā vārdā un noslēdzam ar Tēvreiz vārdiem. Visi kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un tas kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.